Slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi! Esam Romā. Es esmu priesteris Jēkabs Rodions Doļa. Un kamēr vēl te studēju, gribu arī padalīties ar tiem skaistumiem, ar tiem dārgiem, kas mums ir šeit mūžīgai pilsētā. Un man aizmugurē ir Svēto kāpņu sanktuārijas. Tur ir Laterāna laukums, tur ir liela Laterāna bazilika. Svētās kāpnes kādreiz bija pāvestu privāta lūkšanas vieta. Tur ir Svētas Helēnas atvestas no Jeruzalemes kāpnes, pa kurām Jēzus kāpa pie Poncija Pilāta pirms savas nāves. Un šeit mēs esam aiz Laterāna bazilikas. Tā ir Laterāna pils. Kādreiz tieši šeit dzīvoja pāvesti pirmie 1000 gada. Pēc tam, pēc dažādām perturbācijām, pēc dažādiem tādiem laikposmiem, kad pāvesti arī dzīvo ārpus Romas, tā sauktā Aviņonas pāvestu gūstniecība. Viņi, atgriežoties Romā, atrada šo vietu izpostīt un tā sāka dzīvot Vatikānā. Bet šeit ir tieši tas šūpulis kristietībai Romā, baznīcai, kas arī atguva tiesības ar Konstantīnu Lielo. Šeit bija uzbūvēta pirmā baznīca kristietības vēsture Laterāna baznīca, kuras aizmugurī mēs redzam šeit, šie divi tornīši. Lūk, tie atkārto formu, kāda šeit ir bijusi Laterāna bazilikas aizmugurē, altardaļa, kur arī bija atsevišķa vieta, kur pāvesti uzrunāja. Kāpēc interesanti šis balkons tur ir izveidots? Tāpēc, ka saskaņā ar arī vēsturi, ar mums tādam rakstiskām un arī vizuālam liecībām, ar viduslaiku miniatūram tieši šeit, šajā vietā aptuveni, kur mēs tagad stāvam, bazilikai bija tāds kā balkons, ar diviem torniešiem, un no šejienes pāvests Bonifācijas 8. 1300. gadā izsludināja pirmo svēto gadu. Un, mīļie draugi, kāpēc bija vajadzīga šeit tāda īpaša vieta, jo no šejienes sākās procesies uz Marija Maģore baziliku. Jūs tagad redzat šos plikus kokus, tā ir Via Merulāna, kas vēta taisnā ceļā uz Marija Maģore baziliku. Tagad mums ir šeit ļoti skaists laukums, nosauts par godu Jānim Pavilam II, Piazza Giovanni Paolo II. Tagad šo vietu rota viens no 13 Romas obeliskiem, un tas ir patiesība vislielākais Romas obelisks. Nekļūdos 27 metri, otrais lielākais ir Vatikāna obelisks. Tas ir veltīts, gribu pateikt, svētajam, katru viņš mums nav svēts, Konstantīns, imperatoram Konstantīnam, un kas arī pasludina krusta uzvaru. Un šī vieta visa, lūk, mums grozas ap Svēto Konstantīnu, ap viņa atgriešanos pie Kristus, ar viņa uzvaru, ar krusta zīmi. Nezinu, vai zināt vai nezināt šo tā sauktu Konstantīna leģendu. Ziniet, kad mēs sakam, kas ir leģenda, mums liekas tāds mitoloģisks stāsts. Leģenda tie ir stāsti, kas bija pierakstīti, lai leģere, lai lasītu latviešu valoda. Tātad leģendas tie ir tie nozīmīgie stāsti, kaut kādu nozīmīgu vēstures varoņu dzīves stāsti, kurus vajadzēja lasīt, kurus vajadzēja zināt, kas izskaidroja vēsturi. Un lūk, Konstantīna stāsts mums ar to ir nozīmīgs, kā tieši viņš, kaut gan nebija vēl kristietis, viņš uzzināja, kas ir patiesais Dievs, un guva ar Kristus zīmi, ar krusta zīmi, ar viņa vārdu, guva uzvaru laicīgai cīņā. Bet šī laicīgā cīņa bija vajadzīga, lai uzvarētu garīgā pasaulē, lai kristietība atgūtu savas tiesības šeit Romas impērijā pēc daudziem vajāšanu posmiem. Lūk, ja mēs vēlreiz atskatīsimies uz šo garo ielu, tagad, kad nav kokiem lapotnes, mēs beigās redzam baziliku, pašās beigās. Un tur ir Dievmātes, Marija Maģore baznīca, tur arī ir savs obelis, tur arī ir sava kolona. Un viduslaikos pa šo ielu notika lieldienu procesijas, kas varbūt no jums kādreiz aizbrauks uz Sicīliju, piemēram, un tur piedalīsies lieldienu svinības, arī redzēs, kā no vienas baznīcas, kas ir veltīta Jēzum, iznes augšām celšanās rītā Jēzus skulptūru. Un no kādas Dievmātes baznīcas iznes Dievmātes skulptūru, terptu melnu. Un tad divas procesijas satiekas kopā. Dievmāte, kad redz Jēzu, viņai norautu melno sēru terpu, viņa
jau skaistā tāda kleita ģērbta, un tā satiekas Jēzus ar Dievmāti augšām celšanas rītā. Tā ir ļoti sena tradīcija, ka Jēzus pirms viņš parādījās Magdalēnai un pirms viņš parādījās saviem mācekļiem, parādījās Dievmātei. Pirms Svētais Ignācijas Lojola arī savos garīgos vingrinājumus piedāvā apcerēt šo notikumu. Draugi, kur mēs tagad ejam? Es gribu jūs aizvest kāda vēl neparastā vieta, kas arī daudziem mazāk zinošiem Romas apmeklētājiem arī paiet garām. Proti, es gribu jūs aizvest tur, kur spīd šī saule. Un tā tiešām, tā ir tā vieta, kur atspīd arī mums ticības saule. Tā ir kristību vieta. Proti, šī oktagonāla ēka, kas ir Romas baptistērijs. Jo kad šeit būvē šo pirmo kristietības dievnamu, tad lūk, tad ir tā skaidra ideja, kā tie, kas vēl nav kristīti, viņi vēl nevar piedalīties dievkalpojumā, viņi tikai var klausīties prediki. Un kristība bija tas slieksnis, kas ļāva piedalīties Kristus noslēpumus, svinēt Euharistiju, svinēt sakramentu pilnību. Un tāpēc arī kristība notika ārpus dievnama. Mēs lasām par to apustuļu darbos, kā kristie tur, kur bija ūdens, ja? Bet kad jau būvēja dievnamus 4. gadsimta pēc Konstantīna, tad arī Konstantīna laikos radās ideja par to, ka kristībai šim pašam nozīmīgākajam, pašam pirmajam sakramentam ir jāuzbūvē atsevišķs templis, kristību templis, jeb baptistērijs. Draugi, iesim tagad Laterāna bazilikas baptistērijā. Nāciet man līdzi. Reti, kur var vispār redzēt oktagonālas ēkas. Nevis aplis, bet oktagonāls, proti 8 stūru aplis, ja mēs tā varam teikt. Tieši šeit bija pirmais Romas baptistērijs. Pirmā vieta, kur kristīja Romas ticīgos, kas gribēja kļūt par Kristus baznīcas locekļiem. Viens liels templis, kas ir veltīts kristības sakramenta svinēšanai, jo sevišķi Lieldienu nakti. Un tas mums arī stāsta par baznīcas vēsturi. Un, kad mēs šeit ejam, mēs uzreiz ieraugam šīs 8 porfīra kolonnas. Un porfīrs, tas ir viens no dārgākiem materiāliem, kāds ir bijis Romas impērijā. Un to lika vietās, kas bija visnozīmīgākas. To arī izmantoja arī kā imperiālo krāsu, zelts un porfīra sarkanā krāsa. Bet es gribētu vispirms jums pastāstīt lūk par šo fresku ciklu. 1, 2, 3, 4, 5. Un šo fresku cikls mums stāsta par Konstantīna dzīvi, par viņa nozīmīgākiem dzīves brīžiem, kas saistās ar kristietību. Tātad Romas impērija Diokliciāna laikos tiek sadalīta 4 daļās, tā saukta tetrarhija, 4 valdnieki. Romas impērija ir tik liela, ka viens vairs nevar to valdīt, un tad ir rietumos, tad ir austrumos, bet vienalga skaldi un valdi tā nesanāk, sākas cīņa par varu, un paliek 2, un viens ir, tas bija viens Diokliciāna šausmīga kristiešu vajātāja radinieks Makstens, viņš ir rietumos, Konstantīns ir austrumos, viņš tur, mēs zinām, Bizantija dibina pilsētu, jauno Romu, kas ir tagad zināma kā Stambula, ja? Un viņš grib uzvarēt Makstensi, viņš grib atkal kļūt vienīgais imperators. Un cīņai bija jānorisinās, tai izšķirošai cīņai pie Milvio tilta Romas ziemeļos. Un šeit mēs redzam šo Milvio tiltu šai freskā. Un pirms tās izšķirošas cīņas saskaņā ar to legendu, kāda mums ir zināma, tas stāsts, jā, tas brīnums, kurš bija noticis, Konstantīns ieraudzīja debesīs zīmi. Ieraudzīja zīmi un dzirdēja vārdos, un šeit ir rakstīti, lūk, no krusta iziet, staros ir rakstīts grieķiski en tuto nika, proti šajā uzvarēsi, en tuto nika. Mēs zinām vārdu nika, es domāju, jā, tā ir tā arī uzvaras dieviete senē grieķi, bet nika vienkārši nozīmē uzvara vai uzvarēsi.
Latiniski vēlāk to pārtulko in hoc signum vinces, šajā zīmē uzvarēsim. Un lūk, viņš redz šo zīmi, ar kuru viņam jāuzvar. Mums patiesībā ir divas versijas, kāda tā bija zīme. Vai tas bija krusts, vai tas bija Kristus vārda Kristos, tātad kunga svaidītais vārdu akronims Hi un Ro. Un šeit mēs redzam šajā cīņas attēlojumā, šajā nākamajā freskā mēs arī redzam Konstantīns, kurš izmanto šo zīmi, kas viņam bija atklāta. Un jūs redzat, piemēram, pa kreisi ir krusts, bet citiem karavīriem ir Hi, Ro, tātad X un P burtiņš latiņu alfabēta, bet tas ir grieķu alfabēta. Hi un Ro, Kristos, svaidītais no grieķu valodas. Un lūk, viņš cīnās, un viņš uzvar Maksenciju. Tad viņš ieiet Romā, varbūt ne priekš bērniem, kā ziniet, tāds vardarbīgs kāds, Maksencija galva tiek ienesta uz šķēpa, bet lūk, viņš ieiet Romas vajāto cilvēku sagaidīts, ja? Vajāto kristiešu mātes ar bērniem sagaidīts. Un tad Konstantīns iedibina patieso kultu. Tad mēs redzam stāstu, kuru it kā saistā ar Laterāna baznīcu. Lūk, pagānu dievekļi tiek iznīcināti. Mēs redzam labajā freskas daļā, kā iznīcina pagānu dievu skulptūras, un bīskaps ienes krustu. Jūs redzat, bīskaps ienes krustu ar godu, ar tādu svinīgu procesiju jaunuzceltē Laterāna bazilika. Un jūs zināt, ka 2025. gada, kad bija ne tikai jubilejas gada svinības, bet arī bija Nikājas Konstantinopolis kredo jubilē, bet Nikāja un Konstantinopola tas ir divas dažādas vietas, netālu viena no otras. Un Nikāja ir pilsēta pie Iznika ezera, turpat Turcijā, kā mēs sākam Bizantijas teritorijās. Un lūk, tur norisinājās pirmais koncils, kuru vadīja pēc savas uzvaras un ticības pasludināšanas nedaudz vēlāk Konstantīns, kur viņš savāca 325. gadā savā imperiālajā pilī, un Nikāja bija ļoti liela pils, mēs tur bijām pagājušajā gadā sveceļojumā. Šai pilsētai bija 3 mūru loki, bija 1 mūris, 2 mūris, 3 mūris, un tur bija tāda ļoti labi nostiprināta un varena imperatora rezidents. Lūk, šeit mēs redzam, kā norisinājās šis Nikājas koncils. Pēc tam Konstantinopola notika vēlāk 2. koncils, kur vēl pielika klāt šo daļu par svēto garu pie ticības simbola es ticu. Un lūk, šeit mēs redzam, pa vidu stāv cēlā tāda poza pats Konstantīns. Tad tiek kaut kas dedzināts. Tie ir ārie raksti, herētiķu raksti. Saka, ka manuskripti nedeg, ļoti labi deg un ļoti labi arī dedzinē herētiķu maldu mācītāju arī rakstus. Šie raksti tiek dedzināti. Arī maldu mācība bija tāda, ka Kristus nav patiesais Dievs, tikai cilvēks. Un ļoti izteiksmīgs žests, kas arī ļoti svarīgs Romas tādai ideoloģijai, ja mēs tā teiksim. Proti, Konstantīns, jūs redzat, ir pieglaudies pie bīskapa rokas. Proti, Konstantīns šeit rakstīts augšā skaidrojuma latiņu valodā. Konstantīns pagodina un skūpsta bīskapa brūces, kas bija gūtas no ārija sekotāja puses, kas ievainoja bīskapu par to, ka tic tam, ka Kristus ir patiesais cilvēks un patiesais Dievs. Un lūk, kāpēc es teicu, ka tas atbilst Romas ideoloģijai, tāpēc, ka lūk, tā ir tā zemesvaras pakļaušanās tai hierarhiskai baznīcas svārai. Tātad Konstantīns arī nostāda sevi kā zemāku par to. Tagad es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību pašam baptistērijam. Jo lūk, tāpēc, ka bija jāsagatavo kristieši ieiešanai lieldienu naktī Euharistijas svinībās šeit baznīca, bija uzbūvēts lūk šis kristības templis. Un, draugi, paskatieties, mēs redzam lielu apli. Un tā ir, kā senie baptistēriji bija apaļi. Tie bija tādi nelieli baseini,
kuri bija apaļas formas. Kāpēc apaļā forma? Tāpēc, ka, lūk, kristību vieta ir baznīcas mātes klēpis, dzemde, ja jūs tā gribat. Tā ir vieta, kur mēs kristību ūdeni, un lūk, jūs redzat šo alūziju, ja, ir dzemdību ūdeņi un ir kristību ūdeņi, kur mēs piedzimstam, kā baznīcas bērni piedzimstam mūžīgai dzīvei. Arī saka, ka šeit, tad, kad Konstantina laikus uzbūvēja šo baptistēriju, bija 7 brieži, jeb stirnas, ja? Proti tas ūdens, kas šeit bija pievests pie šīs kristību vietas, izplūda kā no strūklakam no viņu mutes. Un tā bija tieši ikonografiska arī ideja, kā briedis slāvs pēc ūdens avotiem. Tā mana dvēsele ilgojas pēc tevis, Dievs, saka psalmists. Ebreji kādreiz domāja, ka runa ir par to vienkārši, ka cilvēks ilgojas un slavs pēc Dieva. Kristieši to reinterpretēja, ka briedis ir tas nekristītais, ir tas katehumēns. Un viņš ilgojas pēc ūdens, pēc kura ūdens? Pēc kristību ūdens. Un tik līdz viņš padzeras no tā, viņš kļūst par aiteņu, par Kristus ganāmpulka aiteņu. Lūk, šie brieži šeit ir novietoti 60. gados par piemiņu tiem seniem briežiem, jo tagad mēs redzam šo pārbūvēto, no 4. gadsimta pārbūvēto baroka laikmeta Urbanā pāvestā 8. laikos baptistēriju. Un mēs šeit redzam no tā senā baptistērija kolonnas, arī arhitrāvus, proti šos marmora rotājumus, kas savieno kolonas, un redzam arī šo bronzas vannu, ja, kas bija romiešu bronzas vanna ar tādu ļoti cēlu, ļoti lielu vāku, kas šeit bija ievietoti. Arheoloģiskie pētījumi atrada lūk zem šīm marmora inkrustācijām to seno pašā akmeni izcerstu apaļu kristību vietu. Bet jūs man sakat, bet mēs taču iegam oktogonālajā vietā, bet kas tas oktagons, ja? Kāpēc 8 stūru ideja? Tā ir simboliska arhitektūra. Un svētais Ambrozijs no Mediolānas, viena no spredikiem par augšamcelšanos, saka, ka Kristus augšamcelšanās, kas notika svētdienas rītā, nav tātad pēc ebreju kalendāra pirmā nedēļas diena, Dievs tātad tajā 7 dienu nedēļā, tātad 6 radīšanas dienās viņš noslēdz piekdien, sestdien, atpūšas, bet tātad tā radīšana sākās svētdien. Un Kristus augšām ceļas svētdien, kas ir nedēļas pirmā diena. Un rodas baznīcas tēvam šī ideja, ka patiesība Kristus augšām ceļas nevis pirmā nedēļas diena, bet tā ir 8. diena. Tā ir teoloģiska doma, ka tā ir 8. diena, jo 8 ir mūžības skaitlis. Bet uzmanību, nevajag domāt, ka tas ir tas cipars, ko mēs izmantojam, ka bezgalība, matemātika un fizika. Nē. 8 lūk, kā pārveidotais aplis. Aplis ir mūžības forma, bet oktagons ir pārveidots aplis, ja? Lūk, tā ir mūžības forma kristīgai baznīcā. Un tāpēc gan aplis, gan arī oktagons ir simboliskā valoda, lūk, tas mūžības attēlojums, ja? Mūžības forma. Un kur sākas mūžīga dzīve cilvēka dzīvē? Tieši kristību brīdī. Tieši, kad viņš tiek kristīts, lūk, mūsos aizsākas šī mūžīga dzīve. Un, mīļie draugi, es tikai noslēgumu gribu jums pastāstīt vēl kādu interesantu lietu šeit, šai vietā, jo mēs ar jums iegājam pa durvīm, kas nav oriģināla ieejas vieta. Šeit viduslaikos piebūvē 2 kapeles, viena ir Jānim Kristītājam, otra Jānim Evaņģelistam. Tur, kur mēs tagad iegājam, tur ir bijusi Svētā Krusta kapela. Un pārbūva šo vietu, un tagad ieeja tur, bet oriģināla ieeja bija tieši no otras puses. Un tagad mēs atkal turpinam mūsu, varētu teikt, sakrāla telpiskuma izziņu. Proti, mēs izzinām sakrālo telpiskumu, kas ne tikai izpaužas apaļās, oktogonālās formas, bet arī pasaules pusēs. Jo austrumi, un mēs gaidām Kristu no austrumiem, ja, lecoša saule, un saskaņā ar tradīciju, saskaņā ar arī tādu telpisku pasaules atpestīto geogrāfiju, Kristus nāks no austrumiem, ja.
rietumi tātad ir norieta puse, ja? Posta puse, kā saka latgaliski. Un, draugi, tieši šeit no dienvidiem cilvēki devās uz kristību vietu, ja? Proti, tieši šeit viņi iegāja kristības sakramenta svinīšanas svarīgākajā brīdī. Proti, viņam vajadzēja atteikties no ļauna un vajadzēja apliecināt ticību. Un to tieši darīja tā, kā pagriezas pret rietumiem, proti uz šo pusi, un atteicas no ļauna gāra. 3 reizes teica, es atsakos no ļauna gāra, atsakos no viņa darbiem, no visa viņa kārdinājumiem. Un tad griezās pret austrumiem. Un šeit mēs redzam, šeit austrumu pusi ļoti skaistu arī vēl pirmas 1000 gadus mozaiku. Un uz šeieni skatoties uz austrumu pret lecošo sauli apliecināja ticību. Es ticu Dievam Tēvam, ticu Dievam Dēlam, ticu Svētajam Garam. Lūk, tieši šeit viņi iegāja svinīga procesija, un šeit mēs arī redzam, paskatieties šīs porfīra kolonas, kolonu pamatus. Ir 4. gadsimts, mīļie draugi, bet kas prātam neaptverams. Un arī mēs, kad apmeklējam Romas sveceļumus, mēs atnākam šeit, un mēs kā tie senie kristieši, kas kādreiz šeit bija kristīti, arī mēs šeit atjaunojam kristības solījumus, un mēs pagriežamies pret rietumiem un atsakamies no sātana, no ļaunā gāra, no viņa darbiem un kārdinājumiem. Pagriežamies pret austrumiem un apliecinam ticību. Sākam, es ticu, es ticu, es ticu. Un tad dodamies pie kristību trauka un tur tiekam apslicināti ar svētīto ūdeni. Šī kapelē mums tagad ir tāds preambulatorijas, arī ļoti svarīgi, jo šī ir svēto mocekļu relikvijas, jo sevišķi arī daudzi meklē šeit svētās Justīnas un svētā Kipriāna Kartāgas Antiohijas mocekļu relikvijas, kas ir tādi ļoti arī zināmi tieši Austrumu baznīca mocekļi. Un es, draugi, gribu teikt, ka lūk, šeit ir mūsu arī kristīgas ticības saknes. Un Roma mūs gaida, šeit mūs gaida ne tikai svēto sadraudzība, bet gaida arī baznīcas dzīve vēsture, kas ļauj mums apzināties to lielu dārgmantu, kas ir mūsu kristība, kas ļauj mums atkal no jauna arī uzmodināt un atjaunot mūsu ticību. Ja? Šī ir vieta, kas runā uz mūsu sirdīm, kā kristība dot mums mūžīgo dzīvi, tā ved mūs preti augšām celšanas rītam. Un tagad, kad sākas lielais gavēnis, kad arī mēs gatavosimies sagaidīt lieldienu vigīlijas gaismu, lielo paschālu, kad ienesīs priesteris dievnama tumsā, draugi, lai arī mēs sagaidām kristību atjaunošanas brīdi liela ticība, lai arī mēs atsakamies no ļaunā gāra, lai arī mēs tā lieldienu nakti, kuru apgaismos augšām celtā Kristus gaisma, lai arī mēs sākam, es ticu, es ticu, es ticu, un sagaidīsim to lieldienu ūdens svētību, lieldienu nakti ar lielu ticību un lūksim, lai Dievs atjauno mūsu ticību, lai mēs ejam uz priekšu, lai mums ir stipras ticības pamats, un lai mums atveras debesis, un lai mēs ejam baznīcas kopība, visi kā viena ģimene uz debesīm. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, lai jums ir skaists šis lielais gavēnis, un lai jums ir līgsms augšām celšanas rīts.